Atbrauc uz Montīžu. Smuks parks, ne parks, bet es nezinu, kāds nosaukt uztaisīts. Man patīk, ka labs laiks, kad arī nav, ka tad var atbraukt, pasēdēt, paluņot. Tāda izskatās, ko tāda pasāžiņa uztaisīt starp kanāliem. Viņi iet tā uz apli, tā aiziet, un otrā aiziet, tur gar krastmalu, gar to krastmalu, tur līdz galam arī tāds, arī soliņi salikti, var pasēdēt. Padomāt par dzīvi, pārdomāt visu. Visu un ne visu. Šitā. Tā ir Montīža. Tas ir no manis tepatās kaut kādi 7 kilometri. 7 kilometri no manis, kur es dzīvoju. Tā ir ķipā lielāka pilsēta. Ja salīdzinām man Moitu, te ir ciemats. Tas šitā jau ir tāda, pilsēta. Stipri lielāka. Kā jau būvējās kaut kas. Ceļās, darās, notiek visu. Gājēja Vanču tilts. Nezinu, varēs redzēt. Gan jau varēs. Šits kanāls, viņš arī savienojās ar... Tagad arī bēgums. Savienojās ar rekur. Mēs skatāmies tur tālumā. Viņš iet un aiziet tur projām uz to kanālu, kas iet gar mani, gar Moitu. Un tas kanāls ietek prom Tēžā. Tādēļ no šejienes arī var mierīgi sirdi ar laiviņu, tu var braukt un dabraukt līdz Tēžai. Un aizbraukt Tēžā un tālāk, protams, kur tu gribi. Vai uz okeānu vai uz, vienalga. Nav svarīgi, bet, tā te viss savienots tiem ūdeņiem arī. Tās attekas Tēžas. Un laiks labs. No sākuma bija apmācies. No rīta vēl līdz pēcpusdienai, tad es nekur negribēju. Domāju, nebraukšu uz sludmulēm. Tad skatos, varētu tā kā arī braukt. Tīri normāli, bet labi, šodien iztiksim. Davai, turās.